Esiet sveicināti! LRT Plus ēterā nedēļas svarīgāko notikumu apskats. Esmu Sintija Lukjānska un šodien programmā Latvijas pensionāriem sāks maksāt par darba stāžu. Daugavpils padomju laika ielu nosaukumus nemainīs. Daugavpils uzņem Eiropas basketbola līgu. Saeima galīgajā lasījumā apstiprināja Labklājības ministrijas grozījumus par apdrošināšanas stāžā pensiju piemaksu noteikšanu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. Līdz šim piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz minētajam datumam, tika paredzēts tikai tām pensijām, kas piešķirtas līdz 2011. gada 31. decembrim. Rezultātā 35,2% no visiem vecuma pensiju saņēmējiem un 45,9% invaliditātes pensiju saņēmēju, kuriem apdrošināšanas stāžs bija uzkrāts līdz 1995. gadam, papildu maksājumus nesaņēma. Piemaksas tiks ieviestas pakāpeniski, atbilstoši pensijas piešķiršanas gadiem. Plānots, ka 2024. gadā tās tiks piešķirtas personām, kuras pensionējās 2012., 2013. un 2014. gadā. Piemaksas apmērs par vienu apdrošināšanas stāža gadu būs 1,52 €. Piemaksu risinājumu plānots izstrādāt kā bāzes pensiju no valsts pamatbudžeta finansētu papildu pensiju, kas paredzēta visiem vecuma pensiju saņēmējiem. Iepriekš tika ziņots, ka 26. septembrī valdība piešķira 36,8 miljonus eiro prioritāro labklājības pasākumu īstenošanai 2024. gadā. Kopumā 2024. gadā būs nepieciešami 14,5 miljoni eiro, lai nodrošinātu pakāpenisku papildu maksājumu piešķiršanu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. Jēkabpilī šajās dienās notiek labdarības akcija Dzīvo vesels. Akcijas laikā ārsts un medicīnas personāls apvieno spēkus, lai mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem bez maksas sniegtu ārstniecības pakalpojumus. Šogad akcijas laikā iecerēts palīdzēt aptuveni 100 pacientiem. Vairāk par šo akciju stāsta Vidusdaugavas televīzijas kolēģi. Labdarības akcija Dzīvo vesels norit Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, gan stacionāra, gan poliklīnikas telpās. Lai pacientiem atvieglotu nokļūšanu pie attiecīgā speciālista, izveidota īpaša akcijas reģistrācijas vieta. Šodien mēs sagaidām pacientus, kas ir pieteikušies akcijai Dzīvo vesels pie ārstiem, kuri pieņem poliklīnikā traumatologiem. Sagaidām, iedodam lapiņas, bahilas un sūtam attiecīgi uz kabinetiem. Akcija, kuras laikā ārsti un medicīnas personāls sniedz bezmaksas ārstniecības pakalpojumus pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti un politiski represētajiem, Jēkabpilī jau ir ikgadēja tradīcija. Šis ir 8. akcijas gads. Pasākumu iniciators ir traumatologs ortopēds Kaspars Ūdris. Iepriekšējos gadus druscīt bija ierobežojumi sakarā ar Covid laiku, un tāpēc nācās to procesu atlikt uz brītiņu. Šobrīd mēs cenšamies iet atpakaļ, tā kā mēs to darījām, un atjaunot mūsu plānus. Līdzīgi kā citus gadus, arī šogad lielākā daļa ārstu, kas iesaistās akcijā, ir traumatologi ortopēdi. Šodien notika konsultāciju diena, kad speciālisti konsultēja pacientus ar locītavu deģeneratīvajām izmaiņām, traumām vai muskuļa cīpslu saišu plīsumiem, kā arī citām problēmām. Traumatologs ortopēds Aldis Šperliņš, kurš akcijā piedalās jau kopš 1. gada, uzsver, ka šāds pasākums ir ļoti labs, jo lielākā daļa pacientu ierodas ar jau ielaistām kaitēm. Slimnieki netiek pie ārstiem vai rindu dēļ vai materiālu iemeslu dēļ. Braukšana no laukiem tikt pie ārsta ir arī grūti un dārgi, un viss tas kopā rada, ka cilvēks, ja galīgi vēl var paiet, tad ir sevišķi lauka cilvēks, kurš ir pieredzis visu mūžu strādāt, viņš ir gatavs ciest līdz pēdējiem. Man ir problēma raukot no muguras, operācija taisīja mugurā, kājā, šeku taisīja kājā, glīzīgi šāva, tagad es pie viņa iekšu vēlreiz. Sāpes moka? Jā, tev kāda nebūs. Zālēm jādzīvo. Mēģinot. Paldies, ka viņi apbrauc tādi. Tas ir paldies. Vismaz pensionāri var invalīdi, tas ir vairāk kā skaidrs, ļoti labi. Ar kādu problēmu jūs esat ieradusies pie ārsta? Pie traumatologa spranda sāp.
Traumatologu ortopēdu pacientiem, kuriem būs nepieciešamas ķirurģiskas manipulācijas, rītdien tiks veiktas bezmaksas operācijas. Šodien viņiem bez maksas tika veiktas analīzes, kardiogramma, plaušu rengens un anesteziologa konsultācija. Konsultācijās mēs tāpat kā ikdienu ambulatorijas konsultācijās pārunājam pacienta veselības stāvokli un optimizējam to iespēju robežās, lai operācijas laikā veselības stāvoklis būtu maksimāli labs, un arī izrunājam anestēzijas taktiku un izrunājam, kā tieši jāgatavojas pacientam uz operāciju. Labdarības akcijā bezmaksas pārbaudes tiek nodrošinātas arī cilvēkiem ar redzes problēmām. Optometriste veica redzes pārbaudi, nepieciešamības gadījumā izraksta brilles, tāpat akcijas laikā tiek izmērīts acu iekšējais spiediens un uztaisīts tīklenes attēls. Kopumā kā uzņēmums mēs jau piedalāmies otro reizīti. Ja? Man personīgi šī ir pirmā pieredze, ja? kā optometristam ar šo te redzes pārbaudes iespēju, bet kopumā tas mērķis ir ļoti jauks, ka mēs varam palīdzēt, jo redze īstenībā mēs 80% no mūsu uztveram caur redzi. Ja? Līdz ar to tā ir ļoti svarīga maņa, kuru ir vērts regulāri pārbaudīt, un nevienmēr visiem izdodas to regulāri izdarīt, bet mazam pulkam mēs piedāvājam to izdarīt šīs akcijas ietvaros. Iedzīvotāji aktīvi izmantoja iespēju pārbaudīt redzi. Bija agrāk acu operācija, un tagad, domāju, kaut ko varbūt uzlabos, varbūt nē. Tā, pakonsultēties. Izdevība jāizmanto. Labdarības pasākuma rezultāti, cik pacienti saņēma konsultācijas un cik operāciju tika veikts, būs zināmi pēc akcijas noslēguma piektdienas vakarā. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Saeima galīgajā lasījumā apstiprināja grozījumus pievienotās vērtības nodokļa likumā par pievienotās vērtības nodokļa samazinātās 12% likmes piemērošanu uz 1 gadu svaigiem augļiem, ogām un dārziņiem. Tādējādi no 2024. gada 1. janvāra Latvijas dārziņu, ogu un augļu cenas pieaugs vismaz par 7%. Pašreizējā PVN likme 5% apmērā augļiem un dārziņiem ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim. Sākotnēji valdība ierosināja noteikt nodokļa likmi 21% apmērā. 12% PVN likmes noteikšanai nepieciešamie kompensējošie pasākumi ir 15,9 miljonu eiro apmērā, kas tiks rasti pārskatot akcīzes nodokļa likmes, kā arī atceļot augļu un dārziņu audzētājiem plānoto 3 miljonu eiro subsīdiju. Kā uzsvēra Finanšu ministrijas eksperti, salīdzinot faktiskās cenas Baltijas valstu veikalos, redzams, ka PVN likme nav noteicošais faktors cenu veidošanā. Pēc Finanšu ministrijas domām augļu un dārziņu nozarei būtu jāpāriet uz PVN standarta likmi 21% apmērā, kā arī jāizstrādā mērķtiecīgi atbalsta pasākumi dārziņu un augļu audzētājiem. Pagājis jau gads, kopš biedrības publiskās atmiņas centrs aicinājumu Daugavpils pašvaldību mainīt ielu nosaukumus, kas asociējas ar komunistisko režīmu. Taču pilsēta iebilst un nesaskata nekādu saistību ar PSRS laikiem 15 ielu nosaukumos. Tāpat biedrība norāda, ka beidzot būtu jāpieņem Saeimā likumprojekts par šādu ielu nosaukumu ielu maiņu. Plašāku ieskatu gūsiet jau turpinājumā. Daugavpilī ir 452 ielas, un tikai 7 no tām nes latviešu kultūras darbinieku vārdus. Pērn biedrība publiskās atmiņas centrs aicināja Daugavpilī likvidēt 15 ielu nosaukumus, kas saistās ar padomju laiku, piemēram, Puškina un Oškalna ielas. Otrakārt, pat ja privātpersonas nezina, kas bija Otomārs Oškalns, tad visu šī sarkanarmijas partizānu komandu ielu pārdēvēšana ir nepieciešams process, kā simbolisku varas interakcija, lai Latvijas republika parādītu, ka šeit nebūs auklēšanās ar komunistiem un rašistiem. Gada laikā Daugavpils nav lēmusi ne par vienas ielas pārdevēšanu. Viens no iemesliem ir tas, ka vietējie iedzīvotāji, kur liela daļa ir krieviski runājuši, to nepieprasa, vai arī daļa sabiedrības, kurā šis jautājums ir vienaldzīgs. Kas Puškina vainas? Dzejnieks. Šitais rakstnieks bija, tad tu kā neizsaka neko, bet par pārējām nemāku pateikt, tā kā netraucētu. Если лишние деньги, пожалуйста, пусть меняет. Ja ir nauda, tad lūdzu, lai maina. Ja ir, lai maina, ja ir finansiāli iespēja. Man vienalga.
Man ir ļoti žēl, ka 90. gados mēs neizdarījām to, kas ir jāizdara. Piemēram, dzirdēju vakar braucot sabiedriskajā transportā Daugavpilī krieviski runājošie puiši smējās par Groģņas ielu. Ja krieviski runājošie puiši smējas par tādu ielu Groģņā, tad man liekas, ko mēs tad uļājamies? Tūlīt būs 10 gadi precīzi kopš sācies karš. Tie gadi ir notrālināti Latvijā, necīnoties par krustifikāciju. Tikmēr domes priekšsēdētājiem šķiet, ka šī pašvaldība bijusi viena no pirmajām, kura savulaik ir mainījusi režīmu slavinošo ielu nosaukumus, un tagad nevienas tādas ielas vairs neesot. Pašvaldība jau ir lēmusi gadu iepriekš, ka nekāda maiņai pamata nav, vēl jau vairāk šobrīd, kas noprotu, viņi diskutē par Ziļinska ielas nosaukumu nomaiņu, Strādnieku ielas nomaiņu un Ošakalna ielas nomaiņu. Pamata tam nav. Publiskās atmiņas centrs norāda, ka bez Daugavpils vēl ir vairākas šādas pašvaldības, kuras spītējas un nosaukumus nemaina – Rēzekne, Ventspils un Jūrmala. Konkrēts likums atvieglotu finansējumu, jo valsts budžeta sektu izmaksas pašvaldībām privātpersonām. Otrkārt, konkrēts likums atvieglot diskusijas, jo būtu vienkāršība un skaidrība. Tomēr parlamentā iesniegtais likuma projekts, kas paredzēja komunistiskā režīma un rusifikācijas gaitā piešķirto ielu nosaukumu nomaiņu, ir iestrēdzis uz nezināmu laiku. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+. Kā rīkoties, ja kāds ir savainojies vai noģībis, ar kādiem izaicinājumiem var saskarties dototies dabā un kā būt sagatavotiem jebkurai negaidītai situācijai. Par šiem un daudziem citiem tematiem skolēniem vairākās skolās Latgalē stāstīja un praktiskas nodarbības vadīja militārie mediķi no Amerikas Savienotajām valstīm. Turpina Latgales reģionālās televīzijas kolēģi. Es salauzu roku šajā vietā. Paņemiet paraugu un vienkārši ielokiet pa vidu, lai tas atbilstu jūsu rokai. 4 darba grupās kopā ar militārajiem mediķiem no Amerikas Savienotajām valstīm Maltas vidusskolā jaunieši apgūst pirmās palīdzības sniegšanas pamatus. Karavīri apkopojuši ieteikumus un veic praktiskus vingrinājumus par to, kā dažādos negadījumos parūpēties gan par sevi, gan arī citiem. Nokrita no velosipēda, jā. Tev parādās riet uz ceļgalu, un kā to izdarīt, kā to sabintēt vienkārši, tad ir kā pamatī. Nekad nevar zināt, kas tev notiks vai kā tu ievainosies, tā ka vienmēr ir diezgan tā noderīgi zināt un būt gatavam, ja gadījumā kaut kas notiek. Šodien ir pasākums, kurā civilās aizsardzības komanda uzaicināta uz skolu, un viņi paņēma līdzi arī 4 mediķus. Tā ir mūsu otrā skola šīs dienas laikā, bet mēs vēlētos sazināties un organizēt apmācības arī citur, lai vairāk bērniem būtu iespēja iegūt zināšanas, kā sniegt palīdzību jebkurā krīzes situācijā. Tas ir ļoti viegli un vienkārši. Tas palīdz, bet tik un tā ir jādodas uz medicīnas iestādi. Mācību laikā lielāka vērība pievērsta dažādām situācijām tieši dabā, jo vairāki Maltas vidusskolas skolēni piedalās starptautiskā kustībā Jaunie reindžeri un regulāri dodas izpētes pārgājienos, piedalās talkās, palīdz dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem dabas vērtību saglabāšanā. Mēs jaunais reindžeros braucam, pētam, man ļoti tur patīk. Projektus taisām, un pēc tam braucam uz nometnēm vasarā. Dabā mēs uztaramies, zināšanas tās noderēs. Es šo pirmo reizi iemācījos un uzzināju. Tas bija ļoti interesanti. Paldies amerikāņiem karavīriem par to stāstīja. Tā arī atbrauca. Šī ir arī pirmā šāda veida pieredze pašiem militārajiem mediķiem darboties kopā tieši ar bērniem un jauniešiem vietējās skolās. Karavīri Latvijā uzturas jau vairākus mēnešus un pārstāv NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu. ASV karavīriem ir tāds pats izglītības un vingrinājumu līmenis kā Latvijas karavīriem. Tāpēc mēs visi esam vienlīdz gatavi strādāt kopā. Es esmu no Viskonsinas. Tas ir viens no Amerikas Savienoto valstu štatiem vidējo rietumu apgabalā. Esmu šeit kopš jūnija, jau gandrīz 6 mēnešus. Vēl nedaudz palika līdz rotācijai un brīdim, kad nonākšu atpakaļ mājās pie saviem draugiem un ģimenes. Civilās aizsardzības mediķu komanda arī ir no Viskonsinas, bet citi karavīri nāk no visas valsts teritorijas. Es nekad neiedomājos, ka no citām valstīm vēl, protams,
tik tālu no Amerikas atbrauks pie mums šeit un mums kaut ko mācīs. Es vienmēr iedomājos, moši no Lietuvas, moši no Polijas, moši no Igaunijas, bet no Amerikas. Tas diezgan tā iespaidīgi. Turpmāk militārie mediķi no Amerikas Savienotajām valstīm ir gatavi praktiskās pirmās palīdzības pamatapmācības nodrošināt arī citās skolās visā Latgalē, gan arī plānota turpmāka līdziesaiste jauno reindžeru talkās un nometnēs. Trīs dienu laikā no 8. līdz 10. decembrim Daugavpilī ar pilsētas domes atbalstu notiks Eiropas līgas otrais posms starp U16 vecuma grupas meitenēm. Mūsu pilsētā jau ieradušās komandas no Valmieras un Rīgas, kā arī jaunās basketbolistas no Anglijas, Zviedrijas, Somijas un Igaunijas. Visas spēles un to dienā būs aptuveni 9, notiks Kultūras pils sporta zālē. Daugavpils komandas sestdien 9. decembrī aizvadīs 2 spēles. 13:30 viņiem būs jādotas laukumā pret Tallinas komandu TSA, bet 19:30 pret sportistēm no Somijas. Svētdien mūsu komanda spēlēs pret Espoo komandu, kas arī pārstāv Somiju. Šīs tikšanās sākums 13:30. Apbalvošanas ceremonija paredzēta 10. decembrī. Tā sāksies 14:45. Un programmas noslēgumā par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka gaidāmajās brīvdienās saglabāsies sauss un sestdienas rīta pusē minimālā temperatūra būs 14–9 grādi. Taču svētdien kļūs par kādu grādu siltāks, tomēr atpūsnis vēl neiestāsies. Brīvdienās valdošie būs mēreni, brīžiem brāzmaini dienvidu austrumu vēji, pa laikam nedaudz sniks. Naktīs gaisa temperatūra valsts centrālajā un austrumu daļā pazemināsies līdz -9–14 grādiem. Maksimālā gaisa temperatūra dienā būs -2–7 grādi, ziemeļa austrumos līdz -9 grādiem. Savukārt pirmdien gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz -1–3 grādiem. Gaidāmi nelieli nokrišņi, gan sniegs, gan slapjš sniegs. Nākamnedēļ temperatūra bieži svārstīsies ap 0. Debesis būs pārsvarā apmākušās un ik pa laikam nedaudz sniks un līs, tādēļ bieži veidosies apledojums. Arvien bīstamākas kļūs lāstekas uz ēku jumtiem, jo siltajā laikā tās kritīs. Tādēļ aicinām būt sevišķi uzmanīgiem, dodoties savās ikdienas gaitās. Ar to arī noslēdzam nedēļas apskatu. Uz tikšanos!